Labdien! Mani sauc Mihails, es joprojām esmu AWS arhitekts un inženieris. Man ir pāris AWS accounti, kurus es izmantoju saviem testiem, un es jau pierādu, ka viņi man vienmēr ir pāri bezmaksas limitiem, pāri free tīram, kad es kaut ko daru, un es īsti nepievēršu uzmanību tam, kad es saņemu ēpastus ar ziņojumu par to, ka hei, tev tūlīt beigsies free tīrs kaut kādam servisam, vai tu jau esi viņu pārkāpis. Ignorēju līdz kaut kādiem pāris mēnešiem atpakaļ, kad vienam accountam es atslēdzu, kā es domāju, visus servisus. Es viņus neizdzēsu, es vienkārši atslēdzu visu, kas ģenerē kaut kāda veida trafiku vai skaitļošanu, un cerēju, ka ar to man nebūs vairs patēriņš šim accountam. Tad pienāca jauns mēnesis, un drīz es saņēmu ēpastu par to, ka manam accountam drīz beigsies free tier apjoms uz SQS servisu. Es aizgāju apskatīties, domāju, varbūt es neatslēdzu kaut kādu testa skriptu, kas man joprojām ģenerē uzdevumus lambda funkcijām. Paskatījos, nē, viss kārtībā. Pārliecinājos, ka jā, viss ir atslēgts. Nu, un tā es to noignorēju tālāk. Pienāca vēl jauns mēnesis, un atkal burtiski pēc kaut kādas nedēļas es atkal inboxā saņēmu ēpastu par to, ka man tūlīt beigsies free tier uz to pašu SQS. Tad es aizgāju paskatīties, kas tur notiek. Un atradu, ka jā, tieši man SQS tiek ģenerēti kaut kādi ziņojumi, kaut gan es tos neģenerēju. Tad es saprotu, ka es kaut ko līdz galam nesaprotu un vajag šo jautājumu izpētīt. Un par to, ko es atradu, arī ir šodienas video. Sākumā tiem, kas nezina, kas ir SQS, SQS ir Simple Queuing Service. Tas ir pilnīgi menedžēts, uzticams, reģiona līmenī asinhrons ziņu pārvaldības servis. Viņš strādā pēc principā ziņojuma ražotājs un patērētājs. Respektīvi, ražotāji ieliec ziņojumus rindās, un tad kaut kādi patērētāji pieprasa no tām rindām ziņojumus, lai viņus apstrādātu. Rindās var būt standartā, kas nenosaka precīzu kārtību, kāda tiek padoti ziņojumi no rindas, un viņi var būt FIFO ar stingru first in, first out kontroli. Dažas noderīgas un svarīgas features, ko mēs varam nokonfigurēt SQS servisā. Pirmais ir, cik mēs gribam likt rindai gaidīt, pirms viņa paziņos savam patērētājam, ka ir pieejams kaut kāds ziņojums rindā. Tas ir vajadzīgs, lai mēs sakrātu kaut kādu skaitu ziņojumu uz apstrādi, nevis sūtītu katru reizi ar katru ienākošu ziņojumu uzreiz paziņojumu par apstrādi. Visibility timeout ļauj mums paslēpt ziņojumu uz to laiku, kamēr kāds cits viņu apstrādā, lai viņa netiktu apstrādāta divreiz. Un dead letter queue mēs konfigurējam tad, ja mēs gribam paredzēt apstrādi ziņojumiem, kuri izraisīja kaut kādu kļūdu savā patērētāja apstrādē. Respektīvi, ja SQS saņem no patērētāja kļūdas ziņojumu, SQS pārvieto messageu, jeb ziņojumu uz DLQ, kur pēc tam mēs varam arī paredzēt kaut kādus apstrādātājus un paskatīties, kāpēc tieši šī ziņa, jeb message netika apstrādāta, nevis netika apstrādāta, bet izraisīja kļūdu.
Kāpēc izmantot SQS? Pirmais ir uztaisīt buferi starp aplikācijas komponentiem, kas savstarpēji apmainās ar ziņojumiem. Otrs ir atsaistīt mikroservisus vienu no otra un panākt tā saucamo loose coupling, kas nozīmē, ka viens mikroservis no otra mikroservisa darbības nav atkarīgs. Vienīgais, kas viņus savieno, ir tie ziņojumi, kurus viņi saņem caur rindām. Fan-out arhitektūra ļauj mums duplicēt vienu ziņojumu vairākiem patērētājiem, ja mums to vajag, izmantojot SNS, cits servis, ar kura palīdzību mēs varam sūtīt vienu saņemto ziņojumu uz vairākām SQS rindām, un tad, kas tur katru rindu apstrādā, tas jau patstāvīgi darbojas ar saviem ziņojumiem, netraucējot citiem. Kā piemēru izskatīsim vienkāršu aplikāciju. Mums ir lietotājs, kas caur statisko web lapu uploado attēlus, tātad grafiskos failus uz S3 bucketu. Kad tas notiek, automātiski S3 pusē ģenerējas paziņojums par to, ka ir uploadots jauns fails. Šo ziņojumu mēs varam nosūtīt uz konkrētu rindu, SQS rindu, ko mēs esam izveidojuši, kas šeit saucas S3 upload notifications. Tad mēs izveidojam kaut kādu lambda funkciju, kas ir paredzēta apstrādāt to attēlu, piemēram, nokonvertēt uz citu grafisko formātu vai nomainīt izšķirtspēju. Šo lambda funkciju mēs varam uztaisīt kā subscriber kaut kādai konkrētai rindai, un mēs to piesaistām mūsu S3 upload notifications rindai. Tas nozīmē, kad paziņojums ienāk šajā rindā, tas paziņojums aktivēs mūsu lambdu, kas saucas pre-processing. Tātad šī lambda funkcija veic savas darbības, izveido jaunu grafisko failu un noliec to jau vēl kaut kādā citā S3 bucketā. Tāpat kā ar pirmo bucketu ģenerē notikumu, ka ir uploadots jauns objekts, un šo notikumu mēs sūtam uz vēl vienu citu SQS rindu, kurai mums ir subscriber jau cita funkcija, kas saucas post-processing. Piemēram, mēs gribam atpazīt objektus vai vēl kaut kādu analīzi veikt, kas tur tajā bilde notiek, un mēs, piemēram, sūtam metadatus uz DynamoDB tabulu, un tad pārsūtam tālāk uz vēl vienu rindu tos ziņojumus, ka ir mums jau gatavs analīzi kaut kāds image, un subscribers tai rindai, trešajai rindai, kas saucas Recognition Queue, mums ir Amazon Recognition Service. Amazon Recognition es uzrakstīju pareizi, tā arī viņš rakstās caur K, nevis caur C. Un, protams, kā mēs paredzam, kad lietotāji liek kaut kādas bildes paša sākumā, tas izraisa visas tās ķedītes darbību, un mēs maksājam par ziņojumu apstrādi, par lambda funkcijām, par recognition, un naīvi domājam, ka kamēr lietotāji neko nedara, visa šī aplikācija mums neko nemaksā. Un tā būtu patiesība, ja nebūtu tie e-pasti no AWS par to, ka, hei, tu tuvojies rindu apstrādes ziņojumu skaita bezmaksas limita ierobežojumam. Kur var būt problēma? Tūlīt parādīšu. Lūk, ir mans TST accounts. Ja es aizēju uz SQS servisu, man te ir virkne ar rindām. Un mēs redzam, ka viņas visas ir tukšas. Tātad nekas tur nenotiek. Katrai tai rindai man ir izveidota atbilstoša lambda funkcija.
Un ja mēs paskatāmies tās rindas konfigurācijā, zem lambda triggeriem mēs redzam, ka jā, man ir viens lambda triggeris, kurš ir saistīts ar šo te funkciju. Mēs varam atvērt šo funkciju. Šī ir tā lambda funkcija. Ja mēs apskatāmies, mēs redzam, ka pie šīs funkcijas man ir piesaistīta viena SQS rindā. Un ja es atveru konfigurāciju pie triggeriem, mēs redzam vienu triggerīti, kas ir šobrīd statusā disabled. Tas nozīmē, ka šī lambda funkcija neko nesaņems no SQS rindas, pat ja tur kaut kas atnāks. Un mēs redzam arī konfigurāciju, ka šī rinda pirms viņa paziņo lambda funkcijai, ka kaut kas ir atnācis, gaida vismaz 300 sekundes, vai līdz viņa sakrāsies 1000 ziņojumu. Un tikai tad viņa palaidīs lambda funkciju. Šis ir ļoti svarīgs aspekts. Kāpēc man ģenerējas consumption? Aizjām uz, piemēram, šo rindu. Atvērsim monitoringu. Un paskatāmies statistiku par pēdējiem 2 mēnešiem. Apply. Un ko mēs redzam? Viens lūzuma punkts, kas notika tajā dienā, kad es pārslēdzu lambda triggerus statusā disabled. Tāpēc, ka es kļūdaini domāju, ka ja rindā nav ziņojumu, nekas nenotiek. Bet tā nav patiesība. Princips, kāda veidā lambdas saņem ziņojumus no SQS, ir tāds, ka neatkarīgi no tā, vai rinda ir tukša vai nav, ja man ir norādīts, ka mēs reizi 5 minūtēs gribam saņemt no tās rindas ziņojumus, nozīmē, ka reizi 5 minūtēs mēs prasīsim tai rindai, vai tev ir ziņojumi. Pat ja tur nav ziņojums, mēs tāpat saņemam empty receive. Un tas tāpat skaitās kā operācija ar rindu. Pat ja rinda ir tukša. Un šis ģenerē izmaksas nelielas, minimālas. Bet ja jums ir 1000 rindu, 100 aplikāciju vai varbūt vēl vairāk, šī te lieka rindu aptauja var uzģenerēt ievērojamu empty receive daudzumu, kas maksā, varētu būt ievērojamu naudu. Protams, tā summa nevar salīdzināties ar to pašu lambda funkciju izmaksām, kad lambda funkcijas tieši strādā, bet tomēr varu tikai ieteikt apskatīties savu aplikāciju konfigurāciju, iziet cauri rindu konfigurācijas, kas attiecas uz lambda triggeriem, un paskatīties, ja šī rinda nav plānota, ka viņa vienmēr kaut ko apstrādās un ir paredzēta strādāt labajā reizi mēnesī, varbūt ir jāpārslēdz batch window uz vēl garāku laiku, vai jāizmanto cits risinājums ziņojuma apstrādei,
kas jebkurā gadījumā visdrīzāk būs dārgāks. Vai vienkārši aizmirst par to un darīt tā, kā ir ērti. Vienīgais, kā vairs nebrīnīties par to, kāpēc aplikācija, kas neko nedara, tiek ģenerēti SQS pieprasījumi. Un tas arī viss šodienai. Paldies par uzmanību un ar labu nakti!